mums ir arī kāds viesis, kurš ir gatavs par to parunāt. Es gan nezinu, kā šajā reizē tu startē, kā Mesa vai kā Gačo. Jā, kā Gačo. Labrīt, Gačo. Labrīt. Jā. Tad jautājums tāds, kad tev bija pēdējo reizi atvaļinājums? Kad man bija pēdējo reizi atvaļinājums? Vai garākas brīvdienas? Tā. Es tagad domāju, varētu būt, kad man bija... Maijā. Maijā. Un tad jā, otrs jautājums ir, kas ir tas, ko tu iemācījies atvaļinājumā? Vai varbūt kāda atziņa? Wow. Es patiesībā neko baigi daudz nemācos atvaļinājumos, jo atvaļinājumos parasti ir vienkārši viss jau atslēdzās automātiski, ka tu esi no tiem, kurš kad tev prasa, ko tu darīsi atvaļinājumā, tu prasa, vai tad atvaļinājumā kaut kas jādara? Jā. Tieši tā. Kuros brīžos tu raksti mūziku? Jo es saprotu, ka tev ir jauna dziesma. Jā, kuros brīžos, tad, kad es ļoti, ļoti saņemos. Jā. Tas nav atvaļinājumā? Un tu gribi teikt, ka tev nav tā, ka pēkšņi ir iedvesma. Iedvesma man bija 20 gadus atpakaļ. Tagad tas viss bija sarežģītāk, jo 10 citas lietas jādara un galva pilna un grūti saņemties ir. Bet es atrodu laiku un vienkārši ir grūti varbūt tās atrast laiku. Tad, kad tu kļūst par pieaugušo, tāpēc es redzēju, tad tev jāstrādā. Jūs redzat, cik bieži rakstus nāk reiz gadā. Tā kā, jā. Mēs tik reiz priecājamies, es saprotu, ka tu gatavojies arī lielajam savam koncertam gada nogalē, kur droši vien varēs visas jaunās dziesmas dzirdēt arī vienkopus, tās, kuras tu mums atrādi reiz gadā. Kas ir tā dziesma, ko šorīt mūsu klausītāji dzirdēs? Šorīt, interesanti, šī ir Gačo dziesma, bet es zinu, ka mēs viņu izpildīsim arī Mesas koncertā. Jo šī bija viena no retajām dziesmām, kurās kaut kādā ziņā bišķi savijās Mesa ar Gačo, respektīvi mūzika vairāk tādā Gačo stilā, vecā Gačo stilā, tāda elektroniskāka un ātrāka, bet lirika ir vairāk no Mesas. Un tad es patiesībā šo dziesmu rakstot, es nevarēju sākumā saprast tā, es rakstu viņu Mesai vai Gačo, un galā es izlēmu pa labu Gačo. Es teicu, ka nav Gačo singli daudz bijuši. Gačo, tev tas radošais process ir real mess. Jā. Tā ir. Bet foršs tusiņš tur ir. Tur ir foršs tusiņš un noteikti. Man grūti nāk tās dziesmas, un tāpēc es viņas rakstu, kad man tiešām ir ko teikt. Jā. Tad aiziet pirmatskaņojums radios konto ēterā. Gačo un vējam līdz. Gačo ar draugiem, es teiktu tā. Jā. Paldies tev! Radio Kondo.